kanādiešiem olimpiādē, un faktiski šeit pēdējais gols atkal var teikt, ka pret kanādiešiem tur lielākā daļa no Zagrebas Medveščaka komandas tomēr ir kanādieši. Kā bija? Bija labi, bija labi atgriezties arēnā, šīs emocijās, tomēr Sočos tik liels atbalsts mums nebija. Tā kā ir forši, un pa tiem pēdējiem goliem, cerams, ka izslēgšanas spēlēs arī iemetīšu pēdējo golu. Ja iemetīšu pēdējo, tad diezgan liela varbūtība, ka tad mēs esam tie, kas izcīnījuši to čempionu titulu. Zagrebas Medveščaks vispār laikam daudziem KHL klubiem šogad ir tāds patīkams pārsteigums, ka viņi ir ļoti konkurētspējīgi, bet es esmu dzirdējis arī, ka daudz klubu saka, ka pret viņiem ne tā kā ir ļoti neērti spēlēt, bet tu diezgan tā neērti spēles Kanādas spēles stilā, vai tas tā ir? Klausies, jā, man jau sakarā ar komandas mājas jau trešo reizi šogad spēlēju pret viņiem, un visas spēles ir izveidušās pasmagas, lai arī rezultātu ziņā vienmēr ir pozitīvi viņas beigušās, bet fakts, ka vēl lielāku spiedienu viņi spēja izveidot uz sava mājas laukuma, kur bišķiņa mazāks ledus, kur viss kompaktāt notiek. Tā kā, varēja just, ka bišķiņa tā mājas priekšrocība, kaut kāds pieradums pie lielā ledus mums šodien palīdzēja. Vienalga, kur komanda pret viņiem, vai viņi uz kuru komanda tiek play-offos, pastaigi negaida laikam nevienu otru. Vai, jā, protams. Neviens negrib aiziet atpūtā ar zaudējumu, bet ar uzvaru aiziet tikai viena komanda, tā kā pie tā strādāsim. Apsveicam ar uzvaru! Ar Medveščaku mēs aizvadījām vienu no pirmajām regulārā čempionāta spēlēm, arī uzvarējām ar tādu pašu rezultātu. Tā ir likumsakarība, un vai šī komanda ir strauji kaut kā mainījusies līdz regulārās sezonas beigām? Es domāju, ka viņiem mājās daudz vieglāk spēlēt, tur mazāks laukums, viņi spēlē to Kanādas hokeju, tad diezgan agresīvi. Tie liels laukums viņiem grūti bija izskrēdīt un uzpresingot savu hokeju, bet čaļi izmantoja savas situācijas un 5-1 stelīs ideāli nostāvēja, tā kā Krasava Maločika. Jāatzīst, ka arī tavs gols bija topa vērtē, varētu raksturot šo situāciju, un vai tas bija viens no ātrākajiem goliem pēc iemetiena, kā tu esi realizējis? Agrāk, kad bija jaunāks, bija tāds metis, bet mēs treniņos jau Džersenu to bijām taisījuši, vienkārši nebija sanācis iemest, beidzot sanācis. Pēc lielāka pārtraukuma šovakar arēnā Rīga atkal rezultātu 5-1. Mēs esam pārspējuši sīvo Zagrebas Medveščaka komandu, kurā spēlē vairākoties kanādieši. Arī ar rezultātu 5-1 beidzās šī vakara spēle. Liels paldies visiem, kuri apmeklēja klātienē šo spēli. 7350 skatītāji šodien. Mēs metām izaicinājumu Medveščaka līdzjutējiem, mēģinājām pietuvināties viņu uzstādītajam skaļuma rekordam. To mēs izdarīsim nākamreiz, bet šodien 119,9 decibels arī nav slikts rezultāts. Pats galvenais, ka uzvara bija. Un mēs visus gaidām atpakaļ šeit arēnā Rīga jau šo piekdienu, 28. februārī, pēdējā februāra dienā, kad pie mums viesosies Maskavas Spartaks. Zinām, ka Maskavas Spartakam šogad iet kā pa kalniem, vairāk gan kā pa lejām, bet tas nemazinās šo te intrigu, kādu mūs sagaida šo piekdienu arēnā Rīga, un vēl 3 punkti regulārās čempionāta beigās. Es domāju, ka mums visiem kopā ir jāpaņem. Paldies par uzmanību, skatāmies Rīgas Dinamo spēles un tiekamies arēnā Rīga.